Pēc ilgākas pauzes nekustamo īpašumu aģentūras Kiwi Real Estate podcasts Zaļš ir atpakaļ. Es esmu Helmuts Medinieks, un šodien, kā tas parasti notiek pēc laika, kad ilgāk nav runāts, noskaidrosim, kas jauns noticis pa šo laiku kopš pavasara. Šīs dienas tēma līdz ar to būs ļoti daudzas tēmas. Un, ja esi piesakojis, paldies, ja neesi, lūdzu izdari to. Šo podcastu mērķis ir runāt par mūsuprāt svarīgo nekustamā īpašuma sakarā, bet ne tikai. Un ceram, ka ar katru epizodi sniegsim tev kādu vērtīgu ideju, informāciju vai tēmu, ko apdomāt. Jā, man ļoti patīk mūsu intro. Varbūt nedaudz par garu, bet man ļoti patīk. Nu ko, tad par īpašumiem. Skaļākais un piesauktākais atslēgas vārds nekustamo īpašumu lauciņā šobrīd ir Euribor. Līdz ar jaunajām Euribor likmēm varam no citas prizmas aplūkot mūžseno pirkt vai īrēt jautājumu. Pirms gada, 2 te vienīgais, kas atturēja no pirkšanas un attiecīgi hipotekārā kredīta ņemšanas, bija pirmā iemaksa un nevēlēšanās uzņemties saistības. Tālāk gandrīz vienmēr hipotēkas mēneša maksājums bija mazāks kā ekvivalenta īpašuma īres maksa. Un, rūpīgāk pameklējot, varēja arī atrast iegādāties tādus īpašumus, kurus varēja nokreditēt, tālāk izīrēt un pēc ienākuma nodokļa un hipotēkas maksājumiem tikt arī pie nelielas peļņas, kas ir patīkami, tā sauktie pasīvie ienākumi. Un, viss bija skaisti un brīnišķīgi. Taču šodien, līdz ar Euribor kāpumu, realitāte, ja tā var teikt, ir apgriezusies kājām gaisā. Piemēram, uzmetot acis sludinājumiem un pērkot 2 stabu dzīvokli centrā par 110–120 tūkstošiem. Un te ir runa par ērta plānojama dzīvokli ar sakārtotām īpašumtiesībām un tādu, kas nav zemes līmenī un nav kaut kāds problemātisks. Tādam īpašumam mēneša maksājums pie šodienas procentu likmēm un 15% pirmās iemaksas ar visu jauno Euribor ir 600 eiro mēnesī aptuveni. Bet līdzvērtīgu dzīvokli atrast izīrēt var arī lētāk par aptuveni 450 līdz 550 eiro. Līdz ar to, skatoties šauri, ierobežoti šī gada laika rāmī, visdrīzāk hipotēkas mēneša maksājums īpašumam būs augstāks kā ekvivalenta īpašuma īres maksa. Un tiekot pie sava īpašuma un lielākiem mēneša izdevumiem līdz ar to, joprojām būs jāmaksā 15 vai 20% pirmā iemaksa. Izklausās nepārāk. Bet, patiesībā nav tik traki. Visa problēma ir skatīšanās šaurā un nestandarta laika nogrieznī. Šī nestandarta laika nogriežņa salīdzināšanā ar vēl citu, arī šauru un nestandarta laika nogriezni. Ko es ar to domāju? 0% Euribor likme bija kaut kas, ar ko dzīvojām gana ilgi un tikām nedaudz izlutināti. Normālā situācijā šai likmei būtu bijis jābūt pāris procentiem, bet ne nulai. Un šobrīd likme ir augsta, jo ir jābremzē inflācija. Visdrīzāk pamazām šī likme atkal kritīsies, jo straujā inflācija samazināsies. Taču cerēt, ka tā atkal būs 0% ilgtermiņā noteikti nevajadzētu. Augstāka likme par pāris procentiem tas ir ekonomikas piebremzēšanai, tuvāk nulai ekonomikas veicināšanai. Tātad Euribor, skatoties ilgtermiņā, vienmēr nebūs nulle, un mēneša maksājumi par īpašumu būs nedaudz augstāki, kā bijām pieraduši pirms pāris gadiem. Īpašumu pirkšana normālam cilvēkam galu galā ir ilgtermiņa investīcija, un skatoties vairāku 10 gadu griezumā, šis laika posms ar augstākām procentu likmēm būs sīkums. Paskatoties 30 gadu griezumā, beigās iegūms no iegādes būs. Jūsu rokās paliks īpašums, kuru var pārdot, izīrēt, vai gluži vienkārši tajā var dzīvot. Un salīdzinot ar attīstītākajām Rietumē Eiropas valstīm, kuras mums ir tālu priekšā un līdz kuru šodienas līmenim mēs nonāksim tuvākajā vai nedaudz tālākajā nākotnē, mūsu iegādes cenas arī ar augstākiem mēneša maksājumiem šodien vēl ir ļoti zemes. Mana optimistiskā puse arī aicina ņemt vērā, ka kaut cik normāli īpašumu vērtība ilgtermiņā kāps un visai pamatīgi kāps, ka mūsu valsts attīstīsies arvien
arvien vairāk tuvosies turīgo Eiropas valstu līmenim, līdz ar to arī katrs īpašums pie mums kļūs vērtīgāks. Ar to visu vēlos teikt, ja izdodas atrast lielisku īpašumu, un tas nozīmē, ka kādu brīdi būs jāmaksā nedaudz vairāk nopērkot nekā kaut ko līdzīgu izīrējot, ilgtermiņā tas visdrīzāk būs nieks. Labi uzturēts īpašums top lokācijā ir viens no skaistākajiem ieguldījumu veidiem joprojām. Bet, raugoties uz notiekošo no netik optimistiskas prizmas, daudziem jau ar šo vienu gadu pietika, lai nonāktu skumjā finansiālajā situācijā. Ja jums kādreiz bijušas dusmas, ka nejaukās bankas nedod gana lielu kredītu mājoklim vai mašīnai, tieši tādu situāciju dēļ kā šodien, kad maksājumi pamatīgi pieaug, tas tā arī ir. Ja esat ģimene ar apgādājumajiem un aizgājāt all-in kredītos, cik no banka deva, jau iepriekš dzīvojot no algas līdz algai, tad šodien, kad kredīta maksājumi ir izteikti augstāki un arī komunālo pakalpojumu rēķini nepielūdzami izauguši, tad jūsu situācija vairs nav pārāk patīkama un neatliek nekas cits kā piepelnīties papildus un būt ļoti taupīgiem. Taču bankas mums izsniedzot kredītus bija visai konservatīvas un rūpīgi izvērtēja maksātspēju. Ticu un ceru, ka tik dramatisku situāciju galīgi nav daudz. Vismaz tādu, ko nevar atrisināt ar visai elementāru finanšu plānošanu. Šāds laiks, cik skarbi neizklausītos, iemāca vērtīgu mācību. Labāk pieticīgāks mājoklis un vienkāršāks auto, nekā parādā paņemts premium dzīves stils, dēļ kura ģimene var nonākt nabadzībā. Jāatstāj vieta elpošanai arī savā kredītspējā un saprātīgi jāmenedžē personīgie riski. Jāpriecājas, ka mūsu šodienas krīze, kā to bieži dēvē, nenāk komplektā ar nekustamo īpašumu burbuli un augstu bezdarbu. Šīs nav 2008. gads. Tāpat jāapzinās, ka bankas arī nav īpaši ieinteresētas mums atņemt mūsu mājokļus un tālāk tos pārdot izsolēs par ātrās realizācijas cenām. Tiem, kam iestājas grūtības ar hipotekāro kredītu apmaksu, tiek piedāvāti tādi risinājumi, kā piemēram tikai procentu daļas maksāšana. Un tad tas nozīmīgi samazina mēneša maksājumu, un šī palīdzība tiek piešķirta uz kādu konkrētu laika periodu. Bezdarba līmenis savukārt Latvijā nav kļuvis augsts, un tiem, kuri komplektā ar augstajām likmēm ir zaudējuši darbu, nav pārlieku grūti bankas atvēlētajā laikā atrast citu darbu. Tas, salīdzinot ar situāciju 2010. gadā, kad dramatiski nokrita īpašuma cenas un bezdarbs uzkāpa uz teju 20%, salīdzinājumā ar šī gada jūlija 6,5%. Tas bija traks laiks un situācijas, no kurām grūti saskatīt izēju. Taču runājot par tiem, kuriem ir veselīgi uzkrājumi un kredītsaistību apjomi ir saprātīgi un nerada grūtības, šis ir tikai kārtējais ekonomikas cikliskums, kuru bez lieka stresa jāpārdzīvo un varbūt arī jāizmanto. Dienas beigās viens no svarīgākajiem jautājumiem, kā var izmantot šo situāciju. Pirmkārt, jāatzīst, ka bez milzīgiem triecieniem no ārpuses grūti iedomāties īpaši jaudīgu, vērā ņemamu cenu kritumu nekustamo īpašumu pasaulē. Ziņās dzirdam ekspertu viedokļus par to, ka inflācija mazinās, Euribor kaut kad pārskatāmā nākotnē sāks pamazām samazināties. Bet nav tā, ka dzīvokļu piedāvājumu cenas šajā laikā un cenas reģistrēto darījumu statistikās, piemēram, būtu kļuvušas jūtami zemākas un iestātos sajūta, ka viss ir uz atlaidēm. Sentiments tirgu no pārdevēja puses, ko novērojam, drīzāk ir tāds, ka, ja neviens šobrīd nepērk, nesteigsimies ar pārdošanu un nevis panikā samazināsim cenu. Īpašumam, atšķirībā no kriptovalūtām, piemēram, ir brīnišķīga pievienotā vērtība. Tajā var dzīvot, to var izīrēt, tajā var izmitināt draugus un radus. Tas ir aktīvs, kuram uzticās visvairāk ilgtermiņā. Un, mēs novērojam, ka šāda apziņa kļūst arvien izteiktāka. Uz īpašumu kā stabilu vērtību paļaujas arvien vairāk. Un tas nav saistāms ar tādu spekulatīvo vilni un neadekvātu vērtības kāpšanu un staigāšanu, kā tas bija pirms lielās krīzes 2008. gadā. Jāsaka, ka segments, kuru apdraud šodienas apstākļi, ir jaunie projekti pirmreizējā tirgu. Tie jaunie projekti, kur attīstībai aizņemta nauda, kurus vistiešākajā veidā ietekmē procentu likmju kāpums un strauji izaugošās būvniecības izmaksas. Tur īpašnieks, attiecīgi attīstītājs,
nevar tā vienkārši pagaidīt nenosakāmu laika periodu. Šo jauno ēku kvadrātmetra cenas, saprotamu iemeslu dēļ, ir augušas. Attiecīgi, kamēr pirmreizējā tirgu jauno projektu cenas mikrorajonos 2022. Gada pirmajā pusē bija aptuveni 2000 eiro par kvadrātmetru, un tas jau tobrīd daudziem šķita pārlieku dārgi, tās tagad ir uzkāpušas līdz vairāk kā 2400 eiro par kvadrātmetru. Tajā pašā laikā mikrorajonu jaunie projekti otrreizējā tirgu jau vairākus gadus vecās mājās maksā ap 1880 eiro kvadrātmetrā. Bez īpašām izmaiņām vairāk nekā gada laikā, kamēr pilnīgi jauno māju cenas jūtami uzkāpa. Līdz ar to patērētājiem, kurš vēlas samērā mūsdienīgu un energoefektīvu dzīvokli, mūsdienīgā mājā bieži vien var šķist loģiski pieņemt kompromisu un par krietni zemāku cenu nopirkt mājokli tās augtajos vecajos jaunajos projektos, vai arī īrēt. Bankas gan šo situāciju ar attīstītājiem risina, piemēram, pirmos gadus neprasot maksāt bankas procentu likmi, tikai Euribor daļu, ja iegādē izmanto kredītu, un dienas beigās atsevišķi vecie jaunie projekti tomēr mēdz būt ar aizdomīgu kvalitāti un racionāls. Ilgtermiņā domājošs patērētājs var joprojām būt gatavs piemaksāt par jaunu, kvalitatīvu un drošu izvēli ar garantiju. Protams, kamēr vien to var atļauties. Vēl ir arī vecās pirmskara ēkas un sērijveida ēkas. Sērijveida ēkas aizņem ļoti lielu daļu Rīgas nekustamo īpašumu darījumu statistikā, tuvu pusē. Protams, dažkārt ziņu lentās ar īpaši dramatisku valodu var novērot virsrakstus, ka ceturksnī kādam segmentam cena kritusies par 1% vai 2%. Taču reti, kad šādas nelielas svārstības ir ievērības vērtas, skatoties situāciju ilgtermiņā. Personīgi man, skatoties pēdējo gadu un mēnešu darījumu statistiku, pār kauliem neskrien šermuļi, ar kāpumiem, kritumiem, bet visai stabili esam tikuši cauri Covid, Krievijas kara uzsākšanas šokam un jau soļojam cauri augstiem Euribor. Katrs no šiem sākotnēji šķita kā pasaules gals, ja runājam par mūsu nekustamo īpašumu tirgu. Bet uz priekšu kaut kā esam kustējušies un kustamies un es neredzu pasaules galu vismaz no tiem aspektiem, ko mēs jau kādā veidā kontrolējam vai spējam paredzēt. Tomēr tas, kas manī rada pamatīgu stresu un kā iepriekš minēju, no kā man skrien šermuļi pār kauliem, ir tas, kā mēs atpaliekam no mūsu kaimiņiem teju visās jomās. Tallina, Viļņa šķiet dzīvo citā ātrumā. Ja es priecājos, ka mums nav milzīgu kritumu, kāpēc mums nav bijusi tik veselīga izaugsme kā viņiem līdz šim? Ja mūsu atskaites punkts ir mūsu kaimiņi, nevis pāris aizvadītie gada statistikā Rīgā, tad gan es savu eso mieru mestu pie malas. Bet šī ir lieliska tēma kādam citam ierakstam. Šo mēs noteikti papētīsim dziļāk kādu citu reizi. Šis ir atsevišķs temats, par ko ir jāiedziļinās. Nobeidzot šo tēmu un atbildot uz lielo jautājumu, vai gaidām jūtamu cenu kritumu nekustamo īpašumu tirgu? Mēs teiktu, ka uz to īpaši paļauties nevajadzētu. Mēs negaidām. Bet pēdējie lielākā laika satricinājumi pasaulē ir bijuši pilnīgi neprognozējami, tā ka neko arī, protams, apsolīt nevar. Arī, lai gan interneta pasaulē ir visai smieklīgi apspēlēta tēma par to, kā mileniāļi un Gen Z Amerikā gaida nekustamo īpašumu tirgus sabrukšanu, lai beidzot varētu atļauties iegādāties mājokli, šādām gaidām pievienoties ir visai neprātīgi, gluži pretēji. Es ļoti, ļoti baidītos no pamatīga cenu krituma un cerētu, ka kas tāds nepienāks. Jo visdrīzāk tas nāktu no ļoti pamatīgām latviski izsakoties ziepēm. Jā, jau paredzama ekonomikas regulēšana ar Euribor, tas nav tas, par ko mēs šobrīd runājam. Ja īpašumu cenas tiešām nokristos par 1/3 vai 1/2, piemēram, krīzes gaidītāji drīzāk nevis izmantot izdevīgo brīdi iegādai, kā ir izteikušies katri 3 no 4 amerikāņiem kādā aptaujā, bet gan cīnītos ar bezdarbu, uzskatītu, ka patiešām viss ir pa galam un ka pasaule tūlīt sabruks. Tik spēcīgā krīzē, kurā turīgākajos un attīstītākajos pasaules reģionos dramatiski krist īpašumu cenas, pēdējais, ko tu gribētu, ir pirkt jaunu mājokli par foršo cenu. Tu visdrīzāk vēlētos paturēt katru eiro un uzskatītu, ka nav jēgas pirkt kaut ko, kam cena ir tā nokritusies. Tāpēc man patīk šādu scenāriju par lielo cenu kritumu no savas galvas izslēgt. Es tiešām negribētu, lai kas tāds notiktu, jo pārējais,
kas nāktu komplektā ar to, dienu nav patīkami. Tirgus sabrukums atkal, kur neviens neprognozē un kas mums īsti nedraud, cik mēs zinām, nāktu komplektā ar ģimeņu maksātnespējām, uzņēmumu bankrotiem un pašnāvību vilni. Nevis patīkamu iespēju tikt pie mājokļa par zemu cenu un par ietaupīto naudu iepirkt Pinterest moodboardos noskatītās dizaineru mēbeles. Es drīzāk vēlētos mūs salīdzināt ar citām Eiropas galvaspilsētām un teikt, ka mūsu īpašumi vēl ir lēti un visai pieejami. Līdz ar to ilgi un pamatīgi, bet tuvosimies viņa līmenim, un, ja tas tā notiks, tad visdrīzāk viņa līmenim tuvosies arī mūsu īpašumu cenas. Ja ne īpaši zemes cenas, tad tas, ko mēs varētu sagaidīt, ir plašāks piedāvājums iegādēji atsevišķos segmentos, labākas iespējas izvēlēties, mazāka konkurence pircēju starpā. Sava īpašuma meklētājiem otrreizējā tirgu šobrīd varētu būt visai labs laiks. Pie tam iepriekš minētie dzīvokļi, kuri pavisam nesen tika nopirkti ar pilnu kredīta apjomu un tika nopirkti kā peļņu nesošas investīcijas, jau kādu laiku to īpašniekiem no izīrēšanas vairs peļņu nenes, bet rada to saimniekiem mīnusus. Iespējams arī šajā lauciņā, piemēram 2 stabu dzīvokļu centrā, būs pa kādam jaunam piedāvājumam, nelikvīdās īres investīcijas mēģinās pārdot. Ja kas tāds interesē, turam acis vaļā rudenī. Bet atkal, manu optimismu nedaudz noslāpē doma, ja gluži vienkārši šo situāciju risinās nevis šāda īpašuma pārdošana, bet īres maksu kāpums. Dzīvosim, redzēsim. Starp citu, aktuālākā Swedbank mājokļu pieejamības indeksa secinājums ir mājokļu pieejamība turpinās samazināties, bet zemākais punkts ir tuvu. Šis indeks ir kas tāds, kurā regulāri vērts ieskatīties. To, vai cilvēki var atļauties mājokļus, nosaka ne tikai īpašuma cenas, bet pirktspēja un šo faktoru kopumu var redzēt indeksā. Vēl viena iespēja, ko var izmantot šobrīd – zemes iegāde mājai. Pirms pāris gadiem daudzi cilvēki sāka piepildīt sapni par savām mājām, par savas mājas celtniecību un novērojām lielu pieprasījumu pēc zemēm. Pirka arī tos zemes gabalus, kuri vēl pirms neilga brīža nevienam nebija vajadzīgi. Līdz ar dārgāko būvniecību un kredītiem sapņu mājas celšanu daudz ir iepaudzējuši. Ko tas nozīmē? Labs laiks atrast īsto zemi. Atkal ir mazāka konkurence pircēju starpā, var nesteidzīgi atrast piemērotāko zemi ērtā lokācijā, kas ir pienācīgi aprīkot ar komunikācijā un piebraukšanu. Zemi uzturēt ir ļoti lēti, un līdz ar to, līdz ko situācija būvēšanai būs labvēlīgāka, varēs ķerties pie lietas, kamēr pārējie atkal visi reizē meklēs labāko zemi un sāks procesu no nulles. Vēl viena tēma, kurā vērts kādu dienu iedziļināties pamatīgāk, papildus mūsu salīdzināšanai ar kaimiņiem Lietuvu un Igauniju, ir zaļais kurs. Kā tas ietekmē nekustamo īpašumu tirgu jau tagad un ko mēs varam sagaidīt tuvākajā un tālākajā nākotnē. Ir skaidrs, ka, lai piepildītu nospraustos Eiropas Savienības mērķus, tiks tērētas lielas summas. Būtu izceli, ja tas būtu savienojams ar jūtamiem mūsu dzīves kvalitātes un pilsētvides uzlabojumiem. Izbraucot cauri Lietuvai, Polijai, Igaunijai, vai gluži vienkārši izbraucot Latvijā ārpus Rīgas, būs grūti atrast tik slikti uzturētas, mazā apjomā siltinātas un atjaunotas sērijveida mājas, kā šeit galvaspilsētā. Cerams, ka tas nāks komplektā ar šo rajonu uzlabojumiem, jo, kā noskaidrojām iepriekš, šīs ēkas Rīgas mājokļus statistikā sastāda vērienīgāko pīrāga daļu. Tajās dzīvo milzīga daļa pilsētas iedzīvotāju un līdz ar to lielas populācijas daļas komforts, drošība un labklājība ir saistīta ar šīs dzīvojamā fonda daļas pienācīgu uzturēšanu. Te vajadzēs gan gudru valsts un pašvaldības iesaisti, gan arī pašiem iedzīvotājiem beidzot jānāk pie saprašanas, ka savu īpašumu uzturēšanā ir jāiesaistās. Tas maksā naudu un tas ir tā vērts. Laimes lācis nenomainīs ēku komunikācijas, neizremontēs skāpņu telpas, neveiks siltināšanas darbus. Šo ēku plānveidīga atjaunošana iespējams būs mūsu nākamo 10 gažu lielākais izaicinājums. Savukārt, runājot par komercīpašumiem, ir daudz uzceltu vai būvniecības fināla stadijā esošu biroju māju. Tajās ievācas pirmie nomnieki, arī mēs noslēdzam daudzus nomas darījumus šajās ēkās. Tiešām jaudīgs pienesums pilsētai un arī ekonomikai. Šajā sakarā pārsteigumu man radīja daži negatīvie interneta komentāri pie ziņām par šo tēmu. Es zinu, tiem nevajadzētu pievērst lieku uzmanību.
Bet, manuprāt, šis ir lielisks temats, par kuru var parunāt. Attiecīgi, izrādās, ka cilvēkiem, kas raksta komentārus, viņiem nepatīk, viņi pārdzīvo par to, ka mums ir jaunas birojēkas. Tas, attiecīgi, esot slikti, esot žēl, ka Rīgā vairs nav daudz rūpnīcu, un tad es mēģināšu dot šiem komentāriem pretī. Jaunās biroja mājas, kuru tagad ir tik daudz un kuras ir mūsdienīgas, energoefektīvas, ir tas, kas man pašam šobrīd rada vislielāko drošības sajūtu par to, ka ar mums Latvijā un Rīgā viss būs kārtībā. Šajās biroja mājās esošie uzņēmumi ražos pamatīgu pievienoto vērtību, daudz augstāku, kā to spētu lielākā daļa rūpnīcu, kuru neesamību pilsētā apraud daudzi, un IT pakalpojumi, dažādi digitālie produkti un augstsvērtīgi servisi, ko nodrošinās šo ēku iemītnieki. Ar to visu tiks maksāti nodokļi, radīsies darba vietas ar labām algām, tiks piesaistīti profesionāļi no ārzemēm, un tie profesionāļi, kuriem ir pavisam cita līmeņa augstas prasmes. Arī šī ir biznesa infrastruktūra, kā par loģistikas centriem reiz teica viens no mūsu pirmajiem viesiem, Harijs Švarts, un brīnišķīgi, ka šāda biznesa infrastruktūra pie mums rodas, un tā rodas jauna un augstākās kvalitātes. Tas, ka ir investori, kuri investē jaunajās ēkās, darbīgi attīstītāji, kuri uzņemas riskus un tās attīsta, ir ļoti pozitīvs signāls. Un ir tik labi, ka mēs attīstāmies šajā virzienā. Ar intelektu un vērtīgām prasmēm veidojam augstu pievienoto vērtību, produktus un pakalpojumus, kas ir mērogojami. Nedaudz tādā latvietītī piebilstot arī svarīgi gan, lai izglītības sistēma un arī pārējā ne par privātiem līdzekļiem uzturētā infrastruktūra performē līdzvērtīgi un nebremzē šo potenciālu skaistajai nākotnē, kuru es tikko aprakstīju. Un jau atkal. Nekas nav viennozīmīgs. Viss ir daudz apstākļu kopums, un šajā burzmā ir jāatrod loģiskākais risinājums katrai situācijai. Īpašumu tirgu ir daudz jaunumu, daudz dažādu skaļu virsrakstu, taču, ja ar vēsu prātu atzūmojam notiekošo un neveidojam paniku no katras smalkākās vēja brāzmas, saprotam, ka nevis jābaidās no tā, ko nevaram ietekmēt, bet gan jāizmanto iespējas, kas konkrētajā situācijā mums ir dotas. Tagad, kad esam atkal satikušies un izrunājuši aktuālo, tiekamies nākamajās epizodēs, kurās apskatīsim atsevišķas tēmas dziļāk. Piesakojiet mums, tas mums tiešām daudz nozīmē. Šo podcastu mērķis ir runāt par mūsu prāt svarīgo un ceram, ka ar katru epizodi sniegsim tev kādu vērtīgu ideju, informāciju vai tēmu, ko apdomāt. Līdz nākamajai reizei!